dienu tālāk turpinu intervijā ar mūsu kreisās malas aizsargu Ivo Skripko. Un gribētu jautājumu uzdot. Kā tu vērtē šo sezonu visā garumā? Skaisti. Sapņājumi tādi. Nē, es nezinu, labi. Man teikt, jānalo vai kā ir. Labi sezona. Nē, varēja būt labāk, vienmēr varēja būt labāk. Pēc tā spēlēs apvienībā? Daļēji. Varētu vienmēr būt labāk. Es nezinu, kā to teikt, bet ir tā, kā tu atzīmēji savu pirmo vārdu dūmu pirmā līgā, bet man tās tad bija pret Ventspili, mājas spēle. Jā. Es nezinu. Satraucies. Neglām, tur nebija ko priecāties savas ārstosies. Tātad īpaši neatzīmēji? Īpaši neatzīmēji. Labi. Pārdzīvoja vēl ilgi. Tikai nezinu, ka pēc sezonas kaut kāds pārdzīvoja. Tāds sāpīgi, kaut kas tāds iekšā sēž, tāds sāpīgi. Tad nākošais sezonu varbūt tā tendence nebūs būt arī pretnieku vārtos vairāk golu. Būs vairāk, man kā aizsargam pietiekos bija. To ir ļoti brīnumi. Kā auguma pārsvars tev ietekmē un paaugstina to, ka tu stūrim īstenībā vairāk bumbas un pēc stūri sitieniem vēl īpaši? Es salvošu tavu vietu, kur man jābūt. Es nezinu, vienkārši vajag iet un darīt un cīnīties. Bija arī viena īpaši, ka tu biji spēlēji Nīcā, nevis Liepājā pie vadīvīksnes. Tā bija pašiniciatīva vai arī tomēr cits lēmums tas bija? Nē, man piedāvāja izlaistās spēles ietā uzspēlēt otrā līgā Nīcas. Tā kā tas bija tā kā izīrēšana uz Nīcas komandu. Jā, manas formas uzturēšana. Arī finansiāli tas bija labāk? Samaksāja ļoti daudz, jā. Kaut kādu štuku pa spēli un beig. Un tad jautājums, ka nākošais domāju pārcelties to komandu? Nē, man patīk par velti spēlēt. Tā atnāca par velti nogurs pēc darba, vēl nospēlē, kā uz darba aizbrauc. Vēl tāds jautājums, pēc statistika visiem datiem, tu esi vienīgais komandas spēlētājs, kurš nav nekad nomainīts. Cik svarīgs spēlēs? Tā ir, kā tev iniciatīva bija tā, ka lēmums par tā neizskatīt to nomainīt? Labi spēlēja, ļoti labi spēlēja. Un tāpēc, kad stabili spēlēja, es nezinu. Vai nu vienkārši patika, Un kāda tev plāna nākšo sezonu? Nav man plāna gaidām. Es ceru, ka būs. Es nezinu. Jāstrādā daudz, jātrenējās, tad jāredzēsim. Kāds dzīves spēlēt visu līgā? Es nezinu. Varbūt neuzspēlēt, arī gribās, bet vai es tagad pamestu visus darbus un visu un skrietu, tad nezinu, kas jānotiek ir. Štuki jāsamaksā vismaz mēnesī. Pamāzu vairāk. Pamāzu. Kas tas ir štuki? Tas nav daudz. Nu, Latvijā vidēji tādi maksā. Tad es labāk strādāju, kur es strādāju. Un spēlēju pa velti? Nē, varētu bišķi kaut kaut jāmaksā. Paldies par interviju. Paldies jums. Peace. Kāds raidījums jūs esat? Galvenais neliec galvu uz leju. Tā mums te vienkārši. Esmu savākus, lai intervētu Esovs kā vadītas spēlētājus, pārstāvus, kas šogad nāca palīdzējuši komandai spēlēt pirmā līgā, un šodien man ir blakām tāds Mārtiņš Suliņš. Kā zināms, tu esi beidzis, var teikt, pa lielam spēlēt futbolu, bet pievērsies citā jomā. Kas tā pa jomu ir? Desiņu cepšana, omletes cepšana, jums ēst sagatavošana. Tāds jautājums. Cik šogad nopelnījām? Kādā ziņā naudu? Jā. Minus 40. Nu, īstenībā ir tā, ka cik smagi tas nav, bet atzīt, mēs ar Janeku Eģiptu nenopelnījām. Gribējāt, bet... Gribējām, bet nenopelnījām, jā. Nu, tāpēc, ka, nu... Tāpēc, ka Romans Moroziks brauks uz turi. Jā, jā. Tāpēc, ka mēs visu to pasākumu uzdāvinājām Romānam Marezjukam, lai viņš vienkārši izpriecājas, ka viņam esot draudzeni, kas esot 2 reizes vecāki par viņu, un viņam vajadzot beidzot viņu aizot izklādēt, jo viņi nekur neesot bijusi ārpus Latvijas. Es to pats nezināju. Tāds jautājums, kas tā pa blondīni, kas atbild vadītas bizarajā finansē? Viņai vārds ir Zaiga. Viņai ir 21 gads. Janeks viņu ieteica. Janeks teica, ka viņa esot ļoti gudra meitene. Viņa atbildēs par praktiski nākotni arī par, par mūsu... Es negribu tik
iedziļināties tādos jautājumus, vienkārši man galva sāpja. Īstenībā nākotnē jūs ar viņu saskarsieties. Viņu nāks un pieradīsiet pie tā, ka viņi nāks ģertuvēs un zeķis jums nemazgās un geters ne, bet viņi būs viena no komandas sastāvdaļām. Bet viņai, jā, kājas beidzās pie kakla, jā. Viņi saprot, jā. Tas melons arī ir, jā. Es saprotu, ka jums tas acis visiem ir, jā. Ir, bet Janeks pie tā ir vainīgs. Es ne, Janeks. Tātad Janeks ir lielāka iniciatīva, ka viņš izvēlējās. Jā, viņš izvēlējās. Viņš ir pie tā vainīgs, jā. Bet cerams, ka attaisnās. Komandai tas palīdzēs vai ne? Nākošu gadu redzēsim. Moražģuks saka, jā. Jā, Maličs puikas, jā. Turpinām intervēt spēlētājs, trenerus, visāds pārstāvus. Šodien man blakām sēž SFK varavīgs prezidents, treneris, spēlētājs visvienā personā. Medmāsiņa. Tu arī medmāsiņa derēt, jā. Tad tāds jautājums, kā tu vērtē šo sezonu visu kopumā? Kopumā, protams, vērtē pozitīvu. Mēs esam nopelnījuši par 1 punktu vairāk nekā pagājušā sezonā. Tad tas ir jau kaut kāds sasniegums. Un tad pamazām mēs esam tā kā, sākam nopelnīt savu vietu futbolā. Ceru, ka arī nākotnē mēs turpināsim tikai iet uz augšu. Pirms sezonas bija ļoti laba gatavošanās sezonai, cik varēja atļauties. Tu ļoti labi, kad nāc trenēties, bet pēkšņi, kad nāc pirmo sezonu nosēties beņķi. Kāpēc tādu? Jā, ir jau savs vecums sasniegts, un es esmu visu mūžu gājis uz to, ka vienmēr ir jādod iespēju jauniem spēlēt, un es esmu gatavs sēdēt uz to beņķi, lai jaunie varētu spēlēt. Kāpēc tad ir tāda sezonas otrajā pusē tieši otrādi, tu vairs nedevi jauniem spēlēt, bet pats gāja laukumā? Tas ir bišķi neprecīzs, nekorekts jautājums, bet situācija bija nonākusi tajā brīdī, ja tu paskatītos tur tabulu, tad mums bija zaudējumi, kaut kādi neizšķirti muļķīgi zaudējumi un vajadzēja komandu sapurināt. Iznāca vecis ar pieredzi? Iznāca vecis ar pieredzi, jā, un puišļiem parādīja vietu. Un sāka nākt uzvārds. Viss jau tur saka, ka nav tur sit iekšā, bet īstenībā jau. Trenēt process, kad treniņi notika, tu vienmēr saki, nekad nesit no centra. Muļķīgs, neizmantots moments. Jā. Pierādīja spēlē, ka tu izsit no centra. Kāpēc tā ir? Kurā tas spēlē bija, ka es no centra iesit? Tu centrā bija sitiens stāvs. Kurā tas bija? Pret Valmieru. Tas jau nebija no centra, tas jau bija normāls sitiens. 25. Vairāk tu bija par 25. Nē, vienkārši nē, es pateikšu te godīgi. Es zināju, es tur stāvēju malā, gribēju iet ārā mainīties. Izdeju, man treneris nomaina, es tagad spēlēju tālāk, un es redzu pilnīgi vārdsēdam acīs, viņš saka, sit man, es ielaidīšu. Es uzsitu, viņš ielaid. Tu pēc tāda tu var sit arī pēc domas un pēc acīm tālāk. Kaut kā tam līdzi. Tad vēl ir tāds jautājums, kas tā pa blondīni, kas ir finansējuma atbildes? Finansējuma atbildes. Kas? Zaiga? Zaiga, jā. Kas tā pa blondīni? Nē, es pamanīju, kad nāc klubā ieradušies, kas finansēja atbildes. Blondīni? Silīgi, ka tas blondīni pārsāmies. Turpināt spēlētājs intervēt, šodien man blakām sēž Aleksandrs Dičkos. Kā tu vērtē visu to sezonu kopumā? Uzzīmi, minētīvi? Uzzīmi. Es nezinu. Apvienāts savu sniegumu laukumā? Ar savu, ne ar komandu, jā. Man ir prieks, ka mums ir tāda komanda, ka palikuši tāda komanda, kā bija pagājuši gadu, ka mēs spēlēsim tāpat kā pareizi. Cīņas par attieksmi. Jā, ka mēs cīnāmies. Jā, kādā ne. Tāds jautājums, kā tev attiecības ar galveno tiesnesi Ķēru? Jā, tiesnesi. Kas bija? Kas bija? Tā, ka bieži vien redzēts, ka jūs nevarat sadalīt savas vietas laukumā. Mareko? Jā. Tas ir labi, tas ir kas. Kāpēc? Viņš dara savu darbu. Tu dari savu darbu. Es daru savu darbu, bet kā?
Es te... Kā pateikt? Es nezinu, kā pateikt. Короче, я скажу по-русски. Понимаешь, он знает меня, какой я. И он, не оценивая меня, он может действительно дать это желтый, несмотря что было, что не было. И то, что я это нравится, он мне не нравится, это параллельно все равно. Когда, знаешь, мы играли по второй лиге, он оценивал нас вообще не объективно, поскольку когда мы друг друга уже знали, да, и мы играли против их команды в Кулыге, а там все его знакомые, и там совсем это, как сказать, он вообще все судил против нас. А сейчас он не объективно, а сейчас он судит чисто, ну как, я не знаю, мне кажется, он нормально судит в этом году. Ir tā bieži redzēja, ka tu pirms spēlēm, kad nāc no darba, ja? Un kā tu gatavojies spēlēt darba laikā? Никак. Вообще никак. Vienmēr gatavs spēlēt. Ящик пива. Да, ящик пива, куча баб. Vai tā kā tev?